Ja termometrs stabiņš jau kuro dienu ir noslīdējis zem nulles, mēs katru rītu mostamies ar domu, iedarbināsim savu auto vai nē. Motoru iedarbināšana daudzējādā ziņā ir atkarīga no akumulātora stāvokļa. Par tā stāvokli mēs varam pārliecināties pēc tā, cik ātri atslēdz signalizācija un cik ātri atbloķējas durvis. Šajā gadījumā viss ir kārtībā. Akumulators pa nakti sasalst un aizmieg, tāpēc nevajadzētu sākt griezt starteri. Vajadzētu pamodināt akumulātoru, un to mēs varam izdarīt uz pāris sekundēm, ieslēdzot tālās gaismas. Ja jums ir dīzeļdzinējs, vajadzētu pagaidīt, kamēr panelī iesies kvēlsveces lampiņa un sagaidīt nelielu klikšķi. Šis klikšķis ir atslēdzies relējs, kurš dod spriegumu svecēm. Nepaslinkojiet un izdariet šo procedūru vēlreiz. Ja ir bijis vairāk kā mīnus 20 grādu sals naktī, nepaslinkojiet un arī trešoreiz izpildiet šo procedūru. Pirms sākat darbināt, nospiediet sajūgu pedāli. Problēmām nevajadzētu būt, ja sveces ir labas, akumulātoram no vairāk kā 2,5 gadi, eļļa atbilst sezonai un pakā ir ziemas dīzelis. Pirms uzsākat braukt, vajadzētu izspiest visus pedāļus, lai pamodinātu nakti sasalšās detaļas. Neaizmirstiet arī uzsildīt motoru, pa to laiku jūs varat notīrīt mašīnu. Un neaizmirstiet, pirmos pārsimt metrus kustieties lēnāk, jo mašīnī tomēr pa nakti ir sasals un aizmigusi.